klausieties uzmanīgi. Varbūt kādam volidolu vajag iedzert, validolu. Mūsu pirmā prioritāte ir gāzt Lembergu. Jo viņš 29 gadus jau terorizē Ventspili, un tādu kungu kā Vitoļiņš kalpo viņam. Kalpo viņa alkatībai. Viņam nav gala. Alkatība nevar ārstēt Vitoļiņkungs, tā kā jūs varat mierīgi to ņemt aiz auss. Jau 26 gadus acis priekšā tiek indēti iedzīvotāji ar kancerogēniem vielām. Tas nav smags, tas ir kuģa atgāzes kancerogēnās emisijas. Tonnām emisijas indē 26 gadus, un cilvēkiem saka, ka kaut kas smird, ka kaut kas smird. Un ja tu esi vēl dzīvs, tad aizēji kaut kur pazvan, un tas pateiks pēc 3 dienām, ka tur nesmirdēja. Paldies. Paldies, laiks ir Kāpēc jūs domājat, kalpojat Lemberga alkatībai? Man jūs žēl, godīgi sakot, žēl. Man nav sev žēl. 2003. gadā tika noslēgts līgums starp Domi un Ventspils naftas terminālu. Kurš to līgumu parakstīja? Lai viņš pasaka televīzijā. Kurš to līgumu parakstīja no Domas? Droši vien Vitoļiņš parakstīja. Kas tur TV to līgumu atklāja, jo 2016. gadā vienpusīgi līgums tika lausts. Un tad tikai mēs uzzinājām, kas tajā līgumā bijis rakstīts. Tā līgumā bijis rakstīts, ka Dome atļauj komersantam Ventspils naftas terminālam pārkraut bīstamas kravas pilsētas teritorijā. Nekas tam līdzīgs. Visi termināļi pilsētas teritorijā. Un par to viņi maksās katru gadu pusotru miljonu. Tuševičs kungs man nav ko viņiem jautāt, jo viņš nesaprot jautājums, kas notiek Ventspilī. Viņš melo tāpat tās kā Vitoļiņš. Viņi melo. Es biju Domas sēdē, redzēju, ka Trusevičs kungs metās virsū Landmanim, opozīcijas deputātam, par to, ka Landmans filmēja šos kungus. Ja? Domas vadība filmēja Trusevičs kungs. Paskatieties YouTube, paskatieties, kā viņš izskatās. Jā, protams, ka man filmēja. Konkrēti, varbūt, kas tieši ir tas, Es negribu viņu runāt nemaz. Kad viņš filmē toalete vai duša, man nepatīk. Un arī darba vietā. Es esmu redzējis jūs arī citās vietās, kā jūs uzvedat. Viņi arī citās vietās man filmē. Es nefilmēju, man filmē. Man uz ielas draud, man draud, viņi cilvēki draud uz ielas. Tātad komunikācija ir tas, kas jums nepatīk. Viņš mūk no manim 154 reizes, viņš mūk no manim. Jūs ziniet, ka viņš mūk. Kāpēc viņš mūk no manim? Tāpēc, ka es patiesi gribu pateikt cilvēkiem. Nākošā gada 1. jūnija mēs esam pārliecināti, ka smaku problēma, kas ir reāla problēma, tiks atrisināta. 1. jūnijā 2018. gadā būs tie elektroniskie deguni. Tā ir kārtējā muļķība. Tad tikai pēc tā datuma jūs varat aicināt ģimenes uz Ventspili. Tikai pēc tā datuma. Ne šodien, ne rīt, ne parīt. Jo 26 gadi ir indēti iedzīvotāji, un nesakiet tiem cilvēkiem pa priekšu parādiet šo materiālu, ko es no Vitoļiņa 3 gadus. Es 3 gadus meklēju, es prasīju, kas tur smird. Viņi jau jauc jēdziens. Vitoļiņš ar savu kungu, Lembergu, viņš saka, ka Ventspilī smird. Bet smirdoņi ir subjektīvs jēdziens. Smirdoņi tas ir, kad tev ir diskomforts, tev Vitoļiņ. Man ir diskomforts, ka man indē ostas kuģu kancerogēnās atgāzes emisijas, kas ir noteikts brīvos noteikumos apmēram 5000 tonnas gadā. Kas man met uz galu, uz bēbīšiem, visiem, tad viņš saka, ka ir smakas kaut kur. Un ja man telefons, es esmu dzīvs vēl, tad es drīkst kaut kur pazvanīt. Paldies par jūsu komentāru. Šitos muļķības izbeigt, man ir vēl daudz ko pateikt. To, ko Jansons visu laiku saka, ja? Es saku vēlreiz, tā bija valsts problēma. Mēs kā pašvaldība esam atraduši risinājumu. Labi, paldies. Jansson kungs, jums būs momentā viņam to muļķību atbildēšu. Tas ir KPV nopelns, ka viņš ārkārtas domas sēdē. 21. oktobrī 16. gadā KPV caur tiesu viņu piespiedz sākt strādāt. Labi, bet jums būs iespēja izskaidrot. Un tad viņš vien muļķību izdomāja vien muļķību Jansson kungs, mums ir jārespektē, kā teikt, nosacījumi, lai daudz maz godīgi pret visiem kandidātiem. Es runāšu tikai taisnību, es nemelu. Sarunāts, bet jums būs jūsu laiks, kad runāt, izmantot, mēs jūs uzklausīsim. Viņam ir jāmelo.